Sveiki! Šis ir raidījums Klase par mums jauniešiem. Mēs šeit nerunājam par ideāliem skolniekiem. Sākam! Šodien iepazīsimies ar čali, kurš mācās tehnikumā, bet parādās tur arvien retāk un retāk. Mēģināsim saprast viņa stāstu bez nosodījuma. Iepazīsimies. Eduards. Čau. Čau. Eduards. Eduards ar vēju. Es dzīvoju pie Oma un Opa. Palielu visu dzīvi no kādiem 2 gadiem laikam. Mamma man ārzemēs strādā, un es pie viņas arī biju. Jā, ir žēl, ka viņi ir Anglijā un tikai var sazvanīties pa videozvanu. Tas ir viss palielu tā. Un viņa atbrauc uz Latviju arī. Bet tā, tagad točno tā kā mazāks es biju, tad pietrūka vairāk, tā kā gribējās, lai atbrauc. Bet tagad tas man ir tā, kad es nezinu kā, bet tā kā varbūt tālāk bišķi no ģimenes man tas vēlkās, tā. Tas viss tā kā mēģina pats sev tā kā visu sakārtot. Un ar tēti kā visu laiku bija arī normāls attiecības tādā ziņā. Bet viņš tā kā uzrādās tikai tad, kad es tāds vecāks paliku. Un tad vienu brīdi viņam kaut kas, es nezinu, kas bija. Un tad viņš vienkārši, kā pareizi pateikt būs. Ne tādas labas lietas darīt vienkārši. Tā kā uz manu pusi. Tā kā vienkārši aiziet, man paņem, nezinu, datoru man jau paņēma, pulksteņi. Man bija tā kā pulksteņu kolekcijas, ka nopirka pulksteņus un kolekcionēja. Pulksteņus viņš paņem, viņa policija paķēra ciet un viņš tagad cietumā ir. Un viņš izskaidrojas nav, kāpēc viņš viņus ir paņēmis, kaut vai mēs normāli runāja. Bet viņš teica, ka daudzi paņems un tā kā, ja tā padomā, tad ir daudz. Un tad es arī izdomāju vasarā, ka es mācīšos. Pēc visu to, kas mums notika ar Werneru, tur mani draugi. Tad mēs tāds izdomāju, ka jāiet mācīties. Viņš arī negribēja mācīties, bet aizgāja uz tālmācību un arī mācās. Tas bija vienīgais, kas mums bija, pa ko mums uzsāka kriminālu procesu, mums bija par zādzību. Tas nav noslēpums, to tāpat visi zina. Bet mums iedod tikai probāciju un tad mēs tagad vairs nedaram neko tādu. 2. klasē man bija klases biedrs, kuram bija brālis. Viņš mums stāstīja visādas muļķības. Un tad viņš kaut kad sāk runāt, kad brālis viņam iedod cigaretu uz pipeti. Kaut kā man nāca galvā tas, bet tā bija reāli vienkārši pirmā reize, kad es paņēmu cigaretu mutē. Es Opi, man liekas, vienreiz paņēmu. Es mēģinu nostāt. No paciņas izvilku. No 15 gadiem varbūt, tas 16, nepateikšu precīzi, bet tad es sāku tā jau pa biškam, jau pašam paciņa bija, tad jau liels sajūtās. Bet tas bija tā, kad sāku pīpēt. Un tad es slēpos vēl no draugiem. Tā kā es negribēju, lai viņi zina, ka es pīpēju. Tas nepatīk. Un tad es atceros, mēs taisīju bunkuru mežā vienreiz. Tad tas bija 15 gados, varētu būt. Mēs vienkārši uz mežu tā gājām, mums nebija ko darīt. Mēs tur taisīju savu kempingu vietu. Es kaut kad vienu nakti aizgāju. Kā bija? Nāca Werners ar Henriju, un es tur sēdēju un pīpēju, un viņi man pieķēra, ka es pīpēju. Tas bija, var teikt, tā kā no vecākiem slēpjos, bet no draugiem. Un tā es uzzināju, ka Werners pīpē. Un tad mēs pie viņa jau garāžā pakluso sāk pīpēt. Tad viņam mamma vienreiz uznāca pieķēra mūs. Bet, bija smieklīgi tādā ziņā. Bet, tagad mēs abi 2 met nost palēnām. Bet iet uz priekšu. Saka, viss kaut kas ir jāmaina tādā ziņā dzīvē, lai kaut ko jaunu sākt, kaut kas ir jāpamet uz atpakaļ. Mācīšos, tāpēc, ka mašīnas patīk, interesē vienkārši. Tā kā mēs arī ar draugiem tur, mēs vienreiz paņēmām arī nopirkt vienu mašīnu, tur kaut ko pašu mēģināja taisīt. Vienkārši interesē tas process pats, skatās tos video, kā tur restaurē, un tad kaut kā interesi tajā, ienāca interesi. Un tad es izdomāju, kaut kas vajag. Un tik un tā arī profesija vajadzīga. Tādā ziņā, ka nekad tas neizmirst, kad vajag automehāniķis. Vienkārši pašam interesē tādā ziņā, jo mācīties es neietu, ja es nezinātu pa ko. Es visu laiku biju domājis atrast pēc skolas darbu, tāpēc, jo man omai jāpalīdz. Man tāpēc, kad man ir jāpalīdz, tāpēc, ka es tā gribu, it kā tas nav mans pienākums, bet kredīts jāpalīdz atmaksāt vienkārši. Tāpēc, jo nav kurš tagad vienkārši, tā kā, lai viņi patiet strādāt arī, nav variants vienkārši, tas ir tā, es izdomāju. Tā kā es it kā gribu to izglītību, bet vienkārši arī nevar tā kā atstāt tādā situācijā, tā kā man ir kaut kā jāpalīdz arī mājās. Tā kā, nevar tā vienkārši, es tā domāju.
Jo es arī negribu, lai man omiet strādāt un vienkārši pats sev čakarē vēl vairāk veselību, pieņemsim, tādā ziņā, kad viņi iet strādāt. Man tā kā vieglāk ir vienkārši. Ja kāds man omiet nomaksāt kredītu, atnāk vienkārši naudas konta hopsā, tad būtu, tad viss es nedomātu par darbu vairs. Es domātu par darbu, bet mācītos es uzreiz. Tad es mācītos, man nebūtu jādomā, kad mājās kaut kas var nebūt. Viss būtu un viss būtu labi. Man vienkārši tas, es saku, tā situācijas tā kā nenormāli grib mācīties arī no vienas puses. Bet vienkārši sūdīgi apvienot, tas ir tā visu to. Ja godīgi, man liekas, ka šajā pasaulē vienkārši nav tāds cilvēks, kas varētu palīdzēt, ko es zinu. Tāpēc pašam jāteikt galā. Ir cilvēki, kuriem darbs beidzas 5, un ir cilvēki, kuriem tas īsti nekad nebeidzas. Šodien satiksimies ar Ediju, jauniešu draugu un mentoru, kurš pacēls telefonu arī naktīs. Halo! Sveiks, Edija! Čau. Parunāsim par jauniešiem. Ok, bet tev jārunā ar mani ir uz to. Sarunāts. Ir leģenda, vai to var saukt par faktu, to, ka tu atbildi arī nakts stundās uz šiem zvaniem, izziņām. Jā, mums man ir šis telefons, kas ir publiski, viss ir pieejams, un es arī uz viņu atbildu uz visiem telefonu zvaniem, kas zvana, un ja arī zvana naktī, mums gandrīz visu laiku iet sociālos tīklos arī reklāma par to, ka mums var zvanīt jau kurā dienas laikā. Un jā, mums ļoti smagi periodi ir svētku laiks, jebkuri svētki, kad ir, jo tad vecāki pastiprināti lieto gan alkoholu, gan narkotikas, un tad jaunieši vēlas būt prom. Un jā, jo ļoti bieži šādos svētkos, tad, kad normālās ģimenēs visi sēž pie bagātīgi klātiem galdiem ar ēdienu, tad ir ļoti daudz ģimenes, kurās patiesībā uz galdiem ir tikai alkohols, un ēdienas nav. Un tad mums zvana jau tie jaunieši, kuriem vajag vienkārši ēdienu. Jā, un situācijas ir ļoti, ļoti, ļoti dažādas. Un, tā kā jā, atbildu arī naktīs. Runājot par pagātni, kāds tu biji skolā? Es pilnīgi noteikti nebiju tas labākais skolēns, un es arī pret mācībām attiecos ļoti viegliprātīgi, tāpēc es reizēm diezgan bieži mēdzu teikt, ka es jauniešiem saku, kad ir jāmācās, tad es saku, ka diezko par šo teiktu manas bijušās skolotājs, jo tagad es visiem saku, ka ir jāmācās, bet savā laikā es pats nemācījos. Ir viegli teikt, ka es saku, Dievs, kā es to nožēloju, jā, ka es nemācījos, bet jā, es tiešām nemācījos. Es 9. klasi pabeidzu tādā laikā, gan bija, jo es esmu pietiekami sens cilvēks. Es mācījos vēl tad, kad bija 5 baļu sistēmā. Es pabeidzu 9. klasi, man ķīmijā bija 2. un profenī. Es arī tā knapi pabeidzu, es pēc izglītības esmu būgalnieks. Jā, es tā baigi viegliprātīgi par tam piegāju. Un, jā, es arī skolā diezgan nopietnas podzes gāju. Ja jaunietis nonāk grūtībās, kas ir tā lieta, ko varbūt pieaugušie neredz? Es domāju, ka nevis neredz, bet drīzāk man tā liekas, ka tā problēma ir tajā, ka pieaugušie ļoti daudz ko mēra pēc savas mērauklas. Jo mēs arī sociālos tīklos, kad paskatāmies, kad tiek aktualizēta kaut kāda jauniešu problēma, es tā kopumā par jauniešu problēmām, tad vienmēr ir pieaugušie, kuri raksta, jā, bet tad, kad mēs gājām skolā, tad, nezinu, tā nebija, vai tas no sērijas apmēram mēs viņu vecumā ganos gāju. Ja. Bet tā problēma ir tajā, kad es domāju, ka ļoti daudzi pieaugušie tā, bet to arī nevar pārmest. Es domāju, ka ļoti daudz pieaugušie nesaprot to, kāda ļoti daudziem jauniešiem ir ikdiena. Un tā mūsdienu jauniešu ikdiena ļoti, ļoti atšķirās no tā, kāda ikdiena bija pieaugušajiem, tad, kad viņiem bija tie 11 gadi. Tāpēc es ļoti bieži saku, ļoti atšķirās tas,
kādas problēmas bija tajā laikā, kad es gāju skolā, kādas problēmas šobrīd ir jauniešiem, kur šobrīd mācās. Mēs dzīvojam, tās ir divas pilnīgi dažādas pasaules. Pilnīgi divas dažādas pasaules, kurām patiesībā kopējā, es negribētu teikt, ka ir ļoti maz, bet man liekas, ka nav vispār nekā kopīga. Jā, tās ir pilnīgi, mēs dzīvojam pilnīgi citādākās pasaulēs ar citiem noteikumiem, ar pilnīgi citu informācijas apjomu apkārt un tā tālāk. Bet tās grūtības ar jauniešiem ir ļoti, ļoti dažādas. Jā, sākot ar praktiskām lietām un beidzot ar kādām emocionālām lietām. Jā, tāpat emocionālas lietas, tāpat piederības sajūta, jā, vēlme kaut kur iekļauties, kaut kur būt vajadzīgam. Un ir arī grūtības, kas ir saistītas ar ļoti praktiskām lietām, apģērbs, apavi, mācībām nepieciešamais. Jaunieši ļoti bieži ļoti daudz ko arī neizrāda, kas viņam ir, jo viņi negrib izrādīt savas problēmas. Tā kā, tas situācijas ir ļoti, ļoti dažādas. Ko jūs kā Open varat izdarīt no savas puses tā, lai maksimāli palīdzētu jauniešiem? Mums ir tātad šīs drošās patvērumu vietas, kur jaunieši dzīvo. Mēs nodrošinām viņus ar pārtiku. Tad pirmkārt ar drošu vidi. Ar drošu vidi, ar pārtiku, apģērbu, veselības aprūpi, visu nepieciešamo mācībām un patiesībā jebkādu speciālistu pieejamību. Ja, jo viņiem man tā pieeja ir tāda, ka nevis es kādam jaunietim saku, tev vajag psihologu, bet es viņu painformēju. Ja būs nepieciešams, tu varēsi dabūt psihologu, ja būs nepieciešams, tu varēsi dabūt atkarības speciālistu, jo man pieeja ir tāda, ka jaunietim pašam ir jāgrib. Mēs neko nepanāksim, piespiežot jaunieti iet pie psihologa, piespiedu kārtā. Neko mēs nepanāksim. Manuprāt, viņam pašam līdz tam ir jānonāk, un tad, kad viņš pats tam ir gatavs un izsaka vēlmi, tad mēs viņam to nodrošinām. Un, manuprāt, tikai tad ir atdeve un jēga no tā visa. Kā jaunietim var palīdzēt ārpus skolas aktivitātes? Un kas ir labākais veids, kā tās izvēlēties? Vislabākais veids, kā tās izvēlēties, ir tās izvēlēties nevis vecākiem, bet ļaut to izvēlēties pašam jaunietim. Jo tā problēma ir tajā, kad ļoti bieži jaunieši iesaistās kaut kādās ārpus skolas aktivitātēs, nevis tāpēc, ka viņi paši to grib, bet tāpēc, ka tās ir viņu vecāka ambīcijas. Neuzskatu, ka ir baigā jēga, kad tevi sūta uz futbolu, tāpēc, ka tavs tētis gribēja būt baigais futbolists, jā, bet tu pats futbolu ciest nevari, patiesībā tu gribi zīmēt. Kas no tiem par futbolistu? Tu katru reizi eji sakos tiem zobiem uz treniņu, tāpēc, ka tavs tētis mamma tā grib. Jēga no tā? Neredzu jēgu. Jā, es domāju, ka ja jaunietis pats izvēlās, tad arī, manuprāt, esmu pārliecināts, ka tas notiek pilnīgi cita atdevi un arī ar pilnīgi citiem rezultātiem. Dzīvē ir tādi brīži, kad gribas kādam uzsist. Bet es izdomāju uzsist pa bungām. Ejam! Jā, tas ir mums pēc teorijas plus takts breks. Pēc tā, ka es vienkārši gribēju jaunu hobiju, un mūzikas instruments liekas diezgan labs, un tā diezgan uz random izvēlējos. Bungas liekas tāds diezgan foršs, ritmisks, tāpēc es gribēju. Sveiks! Čau! Gatavs mācīties? Jā. Ejam! Wow! Jā! Reku tev bungu vālītes. Paldies! Un ko tālāk? Pamēģini, kas skan? Stiprāk, kārti! Pamēģini kāju arī pasit. Jā. Iesildīsimies ar tādu lielisku vingrinājumu kā atkārtošana. Es kaut ko nospēlēju, un tu atkārto. Gatavs? Mēģinam. Kāds pats bija skolā?
Es skolā diezgan daudz slinkoju, ja godīgi. Man nebija pacietības daudz, man negribējās beigt mājas darbus pildīt. Un, protams, ka bija pāris priekšmeti, ar kuriem gāja ļoti grūti. Bet, principā, ar mūzikas palīdzību, arī bungas mācoties, tas deva tomēr godu iedvesmu. Tev ir jādomā par ļoti daudz dažādām lietām. Par koordināciju, ko dara katra roka atsevišķi, ko dara katra kāja atsevišķi, kā tas viss saliekās ritmiski kopā, kā to var pielikt klāt pie dziesmas, cik skaļi tu spēlē. Katru lietu ir ļoti, ļoti daudz par ko domāt. Un, protams, ka tas viss attīsta domāšanu, koncentrēšanās spējas, koordināciju, smadzeņu darbību un daudz ko citu. Pamēģināsim iemācīties tavu pirmo bungu ritmu. Līdz 2 māki skaitīt. 1, 2. Ļoti labi, ar to arī pietiks. Tātad vieninieks mums būs jāsit labā kāja kopā ar labo roku pa šajien. Šādi. Jā. Pamēģini abus divus kopā. Nē, ar labo roku. Jā. Jā, pamēģini tā, lai to kārtīgi aiziet. Un tātad vieninieks mums ir šāds. Jā, kāja ar labo roku. Jā. Ļoti labi, un divnieks mums būs abas rokas kopā. Okay. Un pamēģināsim ātrāk tagad bišķiņ. Galīgi sajūta. Kā tu vispār iedomājies sākt spēlēt bungas? Nu, diezgan līdzīgi kā tu. Tikai mani pieteica mamma, tīri tā pamēģināt, man bija ļoti liela interese padauzīt pa visu mājās. Un man mamma piedāvāja pamēģināt bungas, es atnācu, pamēģināju, un man gāja tieši tāpat kā tev sākumā. Tas ir pilnīgi normāli. Bet, zini, pēc 5, 10, 15 minūtēm jau paliek ar vien labāk. Pēc nedēļas, mēneša tu jau spēlē normāli, forši ar visām dziesmām, ko gribās. Sākam lēnītēm. Pamēģinām vēlreiz, jā? Viss ok. Tur pašā sākumā ar to ritmu bija, tur ļoti slikti. Labi, pamēģināšu vēlreiz. 3, 2, 1, aiziet. Skaiti līdzi. 1, labi. Tev 1. 1. Tad es sāku saprast to, ka tā ritma izjūta, tas ir cilvēkiem talants. Tu visu var iemācīties, un, zini, pa šo brīdi tev jau paliek ar vien labāk. Pats galvenais, kā jau dzīvē, ja tu nokļūdies, tev ir vienkārši jāturpina. Jā, atkarīgs viss pašam no sevis. Tieši tā. Nu ko, pamēģinam, kā skan raidījums klasī, ja tu to nospēlē? Aiziet, mēģinam. Aiziet. Super, vecīt. Super, izklausās lieliski. Man liekas, ka šim vajadzēja būt tajā audio ierakstā. Ko? Kamēr citi jaunieši vēl meklē savu dzīves ceļu, Edvards ir izlēmis to, ka viņš grib būt investors. Varbūt tā ir kaut kāda nozare, kur var nopelnīt naudu un liederīgi izmantot matemātiku. Ejam! Nu, es pie investīcijām sāku interesēties, tāpēc, ka es ļoti daudz reklāmas esmu redzējis par tām kriptoinvestīcijām, tradingu un vispārēju, kas tur ir. Un tad man kaut kā sāka interesēt tas viss. Es arī redzēju kaut kad pasēžu tur TikTokā dažreiz. Arī skatos, kaut kas tajā īstenībā iet vienkārši uz priekšu. Tā kā visi saka to, ka tas, tev čakarē tur smadzenes vienkārši. Dažreiz tā arī ir, bet ir cilvēkam vienkārši tas ir sanācis. Viņi to darīja, mēģināja un ir sanācis. Un tad vienkārši es par to sāku domāt. Es skatījos YouTube video, kā vienkārši to palielam uzsākt, kā to darīt. No tiem cilvēkiem, ko tādi populārākie cilvēki, kas ar to nodarbojās. Un tad es vienkārši sāku tā palēnām interesēties. Tad, jā, kaut kas tur 18 būs, tad es jau varu sākt domāt vairāk par to. Jo tad, visām platformām ir pieejama man pilnīgi no 18 tikai. Halo? Kur tu esi? Es esmu klāt.
Tev šodien tā ieskaita? Nu, labi, tad es eju viens, jā? Labi, dāj veiksmi. Nu, Eduardam, diemžēl, šodien ir latviešu valodas ieskaiti, kuru viņš nevar nobastot. Tāpēc es iešu viens pats. Es šeit esmu atnācis Eduarda vietā, un es šeit tiešām gribu noskaidrot visu līdz galam par tām investīcijām. Jā, aiziet, ķeramies klāt. Galvenā tā interese, pie kuras var pieslēgties, ir kā nopelnīt tiešām to lielo naudu ar investīcijām. Ok, šis ir pirmais, kur cilvēki var ļoti lielās auzās iebraukt. Nu, tas nebūs tā, ka tu tagad ielieti 100 eiro un pēkšņi tur ir 10 000. Tā tas nestrādā. Bet kā nav tik vienkārši? Man tur, pieņemsim, es tur jebkurā brīdī, man kāds atsūta īziņu, es negribu nopelnīt, un es tur varu nopelnīt līdz pat kādiem 500 eiro. Jā, te ir jāizšķir vairākas lietas. Piemēram, ja tu skaties, ir internetā visādi tā saucamie influenceri vai vienkārši finanšu koči, ir viena daļa, kas tev var kaut ko mācīt darīt, un tad ir cita daļa, kuri tev prasa iedot viņiem naudu, un viņi tev sola dot atpakaļ vairāk. Tiem, kas tev kaut ko māca, tur vajag ļoti kritiski saprast, kas ir tas, ko viņš saka, vai tas ir realistiski. Bet, ja tev kāds prasa dot sev naudu, tad tev vienmēr ir jāpārliecinās, vai tas ir reāli licencēta iestāde. Ko nozīmē licencēta iestāde? Katrā valstī ir finanšu regulators, kas lūr uz pirkstiem visām finanšu iestādēm. Pie mums Latvijā tā ir Latvijas banka. Un īstenībā ir viegls veids, kā pārliecināties, vai iestādē ir licence. Piemēram, ja mēs ejam uz Latvijas bankas mājaslapu, tad tu vari atrast sadaļu finanšu tirgus dalībnieku reģistrs, un vienkārši tu vari ierakstīt nosaukumu. Vienalga, mēs varētu ierakstīt jebkuru banku, jebkuru pensiju fondu, jebkuru brokeru apdrošināšanas uzņēmumu, un viņam šeit vajadzētu parādīties. Tak šeit ir ļoti, ļoti jāskatās, jo, ja iestāde nav licencēta, tad tas nozīmē, ka viņu vienkārši neviens nepieskata. Tu vienkārši viņam vari aizskaitīt savu naudu, viņi tev saka, paldies, visu labu, un tā arī tas beidzās. Man ir stāstījuši par to, ka tev var ieskaitīt kādus 2000 eiro, tu izņem to naudu, 500 eiro paliek tev, bet tu iedod tos 1500 kādam citam. Un man tur daudz ir stāstījuši to, ka to sauc par naudas mūli. Ko tas nozīmē? Jā, šis ir šausmīgi bīstami, jo naudas mūļi pēdējā laikā ir ļoti populāra schēma, kur viņi noteikti tieši kā tu izstāstīji, bet realitātē tu, esot kā šis naudas mūls, kas pārskaita tālāk naudu, tu esi piedalījies visdrīzāk kādā nelegālā naudas atmazgāšanas schēmā, un tev par šo var draudēt krimināla atbildība. Un tiešām to var sačakarēt ļoti dzīvi to pāris 100 eiro dēļ, kas it kā šķiet kā viegla nauda, bet tu nezini to lielo bildi, kas ir tā krāpniecība, kurā tu esi patiesībā ievilkts. Tā kā, ja tu dzirdi kaut ko šādu, vienkārši turies, cik vien tālu var pa gabalu. Man tikko palika tie 16 gadi, un, protams, ka man arī uz dzimšanas dienu sadāvināja nedaudz naudu. Ko es varbūt ar to naudu varu darīt, lai viņu kaut kā palielinātu? Pirmais tādā karjeras startā vai vispār, kad tu esi jauns, es ieteiktu vienkārši pakrāji, jo tā ir tāda lieta, jā, visi saka, vajag pēc iespējas ātrāk investēt, bet īstenībā, ja tev ir tāds skaidrs naudas vai bankas kontā, kas stāv nauda, ja tev ir liels spilvenis, tev ir diezgan liela brīvība. Tas, ko es vienmēr iesaku jauniešiem, ir sakārtot tādu personīgo higiēnu, tā es to varētu nosaukt. Tā ir tāda lieta patiesībā, kas daudziem liekas šausmīgi garlaicīgi, un tas ir otrais pensiju līmenis. Piemēram, te esi kaut ko par tādu dzirdējis? Man vienreiz, es atceros, es biju strādājis, un man atnāca beigās uz paskastīti tāda vēstule, adresēta man, un man vajadzēja izvēlēties to pensiju plānu, bet es nezināju, ko darīt, es laikam neko tur neatzīmēju. Un tā dara ļoti daudzi, jo ir tā, ka tikko kā tu pirmo reizi saņem kaut kādu oficiālu algu, tev atverās tas otrā pensiju līmeņa konts, un tad, kad tu strādāsi, maksās nodokļus, saņems algu, tev katru mēnesi 5% no algas aizies uz to otro pensiju līmeni, un to naudu kāds pārvalda, un viņš tavā vietā viņu investē. Un tu reāli vari izvēlēties, pie kā tā nauda stāv un kur viņa tiek investēta. Un ir tāda mājaslapa manapensija.lv, tur ir sadaļa
pensiju otrais līmenis, var aiziet sadaļu aktuālie dati, un tur redzi ir kaut kādi 30 pensiju plāni, un cilvēks, es saprotu, var pirmajā brīdī šeit ļoti apmaldīties, bet patiesībā ir diezgan viegli viņus var atfiltrēt. Pirmais, ja tu esi gados jauns, visdrīzāk tu vari skatīties šo aktīvo 100% plānu virzienā. Te ir rakstīts augsts risks, bet tas vairāk nobiedē cilvēkus, bet ja tu esi gados jauns, par to nevajag daudz satraukties. Un tad starp šiem vari klikšķināt viņiem virsū un skatīties, kam ir zemākās izmaksas un kam, tavuprāt, liekas tāds loģiskākais piedāvājums. Jo tāda pareiza secība, kā vispār pieeja savai visai finanšu dzīvē, būtu pirmais, dari visu, lai tev ir labi, stabili paredzami ienākumi. Nākamais, tev ir jāiemācās kontrolēt savu ego, lai tu to neiztērē visādās dārgās biksēs un pilnīgi tādās impulsīvos tēriņos. Tad trešais, tev vajag iemācīties uzkrāt sistemātiski, lai tev par to ikdienā nav jādomā. Un tad tāds ceturtais solis ir sākt domāt, kur es to naudu varētu investēt. Jo cilvēkiem gribas parasti uzreiz jau pārlikt uz to ceturto soli, kamēr viņiem vēl nav ienākumi, viņi nemāk kontrolēt tēriņus, viņiem nav normāli uzkrājumi. Viņš jau uzreiz domā, ko, kā investēt, jo ir pilns ar visādiem, atvainojos, bet šmurguļiem internetā, kas tev sola to, kur nāc, te tu varēsi ātri, viegli pelnīt, bet tas vienkārši neeksistē. Nav tādas burvju kaut kādas lodes, kas tev no zila gaisa atnesīs daudz naudu. Brīvdienas ir klāt, un tas nozīmē, ka modinātais var paņemt arī pats savas brīvdienas. Nē, jā, skola ir diezko nogurdinoša un kaitinoša, bet tas viss ok. Šis bija raidījums Klase par mums jauniešiem un par skolu. Tiekamies jau nākamnedēļ. Atā!